konkursu attīstā novadus, lūdzu, kur ir attīstības nodaļa? Tā, lūdzu, pastāsti mums par to attīstā novadus, ja? Nu, tas ir tā kā sadarbības projekts, kuru tā kā organizē CR3ZD un organizācija JCI. Tur ir doma tāda, ka augstskolas piedāvā saviem studentiem pašvaldībām realizēt kaut kādus projektus. Sanāk, tur ir tā kā divas iespējas vai nu piedalīties pamata kārtā izvēlē vai arī alternatīvajā pamata izvēlē, ja mēs izvēlamies piedalīties, tad ir jāiemaksā 2000 eiro par piedalīšanos, un tā ir garantija, ka mūs izvēlēsies, ka mēs izvēlēsimies kādu studentu grupu, kas mums palīdzēs realizēt projektu. Bet, ja mēs piedalāmies alternatīvajā, tad līdz ar to ir iespēja, ka mēs netiksim un mēs mūs izvēlēsies vai mēs izvēlēsimies? Tur ir tā, ka ja mēs piedalāmies pamata kārtā, tad mēs izvēlamies to grupu, bet ja mēs esam alternatīvajā, tad ir iespēja, ka mēs vispār netiekam un mums nekas netiks realizēts. Līdz 1. decembrim ir jānoslēdz līgums un jāiemaksā šogad 1500 eiro. Es saprotu, ka tur bija jautājums par to, cik dienas pēc līguma noslēgšanas jāiemaksā. Cik dienas pēc līguma noslēgšanas? Es tā saprotu, ka tas ir līdz 1. decembrim jāiemaksā, bet pirms tā ir jānoslēdz līgums. Un šie studenti, viņi var rakstīt ne tikai domai projektus, bet arī novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, arī biedrībām, jā. Ja, piemēram, ir tādi zemnieki vai uzņēmēji, kuri, piemēram, neprot rakstīt, vai nav zināšanu, tad šīs grupas uzdevums ir tā kā viņiem palīdzēt un īstenot projektus. Lūdzu, jautājumi Anitai. Drīkstu pajautāt. Jā, lūdzu. Principā, atkal procedūru jautājums, jā. Finanšu komiteja mums visu skaidroja Inete Valēne. Šodien skaidro cits cilvēks, jā. Es uzskatu, ka mēs savu kapacitāti kā deputāti tērējam bezjēdzīgam sarunam. Jā. Kāds bija mērķis tajā diskusija? Jā. No sākuma bija ļoti skaisti pateikts, ja pašvaldība iegulda 2000 eiro, ko mēs saņemsim pretī. Ne par kādu tur lielu komandu bija tā, ka tā firma uzņemas atbildību par projektu rakstīšanu un it kā nemazāk par 15,000 eiro viņi plāno gadu laika to mums nodrošināt. Teoretiski mēs teicam, ka nav problēma. Ja 2000 ieguldīsim, 14-15 dabūsim pretī, ja? Tad bija runa par kādu lietu. Ja paprasījām no Inetes atzinumu sarakstīt, ja? A ne A un B variantu. Kur garantē, ka es šodien balsoju par to, ka ieguldīt to naudu, ja? Un tad sanāk to, ka pašlaik jau cits darbinieks stāstā. Ka būs kaut kāda komanda, kaut kāda, mēs kaut ko atlasīsim, neatlasīsim. Kaut kāds, es nezinu, tas ir to, ko laikam rīdzinieki pareizi sarakstīja. Komunikācijas problēma, jā. Mūsu darbinieki, mums ir attīstības plānošanas nodaļa. Tur laikam strādā 3 cilvēki. Ir vadītāji. Viņam to jautājumu vajag izpētēt līdz tādam stāvoklim, ka mēs varam saprast, ko mēs galu galā gribam, jā. Šeit atkal ir 2, 3, 4, 5 varianti. Šodien es redzu jau līgums, jā, un tur līguma tad ir pretrunā ar to pirmo variantu. Ko mēs tur gribam pieteikties konkursam, ja konkrēti maksājam naudu par konkrētiem darbiem. Ja? Es nezinu, teoretiski es par to, kā bija no sākumā pazīmes. Pašlaik es redzu, mēs jebkuru vienkāršu jautājumu tā varam izkropļot, ka es būšu spiest, es nezinu, kā balsot, jo neviens nevar neko paskaidrot. Vadītāja šoreiz ir aizbraukusi sanāksme, šodien Ezeru zemē ir sanāksme un vakar tikai paziņoja.
Un tāpēc es biju spiesti vienam kādam vai no attīstības plānotājiem vai priekšsēdētājiem bija jābrauc. Es viņu nosūtīju savā vietā, jo nebija tam braukt. Tur ir punkti. Nu, bija pateikts tā, ka mēs iemaksājam naudu, viņi atgriež mums, es tur tādu sarežģītu tur sarakstīt. Ja šī grupa piesaista mazāk nekā 15,000 vai neievieš vienu darba vietu, tad šī nauda tiek atgriezta. Ja būs? Nu, tad viss, tad viņi realizēs novadam projektu. Vai ieviesīs darba vietu. Vienu vai vairākas. Nu, tas... Jūsu kā attīstības plānošanas nodaļas darbiņiem, kāds viedoklis? Deputātiem vajag atbalstīt to vai neatbalstīt? Kā jūs paši izvērtējat visu to informāciju, kas jums bija, es sapratu, no oktobra, novembra, jā, bija lieliska iespēja satikties ar firmu, parunāt, padiskutēt, piedāvāt, kā mēs zivsaimniecības projektu, mēs rakstīsim lauksaimniecības kaut kādus projektu, es nezinu, vai kāda biedrība. Jums kāds viedoklis? Mums vajag balsot? Par? Nu, šis jautājums ir nosūtīts uz domju deputātu izlemšanai. Tā kā anekdote. Kāds viedoklis načальникam transportного отдела? Kāds jums viedoklis? Jūs tak speciālisti, galu, jūs tak 8 stundas sēžat un strādāt. Ja jūs teiksiet, mēs darīsim visu. Mēs teiksim, piedalīsimies. Ja jūs teiksiet, ka mēs nepiedalāmies, līdz ar to mēs arī nepiedalīsimies. Visu. Tas ir jūsu nostājā nodaļā. Tā ir mana nostāja. Es piekrītu, ka viedoklim tomēr mums būtu jābūt, jo mēs, ik viens no deputātiem, neesam attīstības plānotāji. Mums nav tādas specialitātes, diemžēl. Es domāju, ka neviens no deputātiem nevar visus amatus apvienot un zināt un būt zinošie. Mēs tieši otrādāk, mēs paļaujamies, kāpēc mēs uzticam sagatavot lēmumu projektus, kurus dažreiz vēl ir jānovirza, jāatliek, tāpēc, ka mūsu speciālisti nepilnvērtīgi viņus sagatavo. Mēs neesam deputāti speciālisti, jums ir jāpierāda un jāsagatavo šie lēmumu projekti. Nu, varbūt Anita te, kā saka, pie šī jautājuma vairāk strādā Ineta, bet, diemžēl, tiešām tā ir sagadījies, kā šodien 2 cilvēki nebūs uz sēdi, kuriem bija obligāti jābūt. Tas bija Viļums, kuru izsauca uz Rīgu sakarā traģiskajiem notikumiem. Viņu izsauca pilnīgi uz Rīgu šodien, visus būvvaldes vadītājus. Un tāpat arī Inetu šoreiz sagadījies, ka viņai bija jābrauc uz Preļiem. Viņai 12. sanāksmi. Lūdzu, Igors. Jūs ļoti pareizi pateicat, speciālistiem ir jāsagatavo, jāziņo, jāizskaidro, bet lēmumu jāpieņem mums. Tātad prasīt no darbinieka viņa viedokli, vai vajag balsot pret vai par, tas nav korekti. Labi, jūs izteicāt savu domu. Mans viedoklis šajā jautājumā, diemžēl, laikam mums ir to, ko mēs jau Osvalda tajā finanšu komentējā bija tas pats viedoklis. Jā. Pirmkārt, lēmumu projektu, kuru gatavo speciālisti, jāparakstā. Un, diemžēl, finanšu komiteja, kāda bija galvenā doma, Inete Valēnē, kā plānošanas nodaļas vadītājs, sagatavot atzinumu par to sagatavotu lēmumu projektu. Un atzinums, tas ir dokuments, kurš izvērtējams, ja arī varbūt jurista tā kā piedāvāts līgumu noslēgt, juristiem vajag to punktus visus izlasīt. Jo pašlaik balsot a priori tikai tāpēc, ka man liekas, jums neliekas, ja, nu es nevaru, galu tā ir nauda. Un es būšu spiests balsot pret, bet es varu 70% dot, ka tas varbūt būtu labs projekts. Ja? Bet tā kā mūsu cilvēki, es nezinu kāpēc, ja, mums nesniedz normālu informāciju, ne subjektīva, a objektīvu, plusus un minusus norādot, ja, un kādi tur tādi risinājumi, ja, nu tā mēs... Jā, riska faktori, ja kas būs, kāda komenda, tad man jautājums, ko dara tad plānošanas nodaļa? Piedalās tikai projekta vadīšana, ja? Jo tā struktūra, ko Helena šodien arī piedāvāja mums no finanšu komitejas, tas ir galvenais dokuments no sākuma attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
izkalkulēt, pārbaudīt, saprast, jo mēs piedalījāmies 3, 5, 10 projektus, un varbūt viena struktūra vienība tajā projekta neeksistē. Vai otrādi, mēs varam izņemt viņu, a projekta viņi bija paredzēti. Bet kur tie speciālisti? Saņemat atalgojumu. Un tikai tie nabagi deputāti brauc uz komitejiem par saviem 20 latiem un lasa visu to, ko vajag lasīt pavisam citiem speciālistiem, a ne deputātiem. Lūdzu, priekšlikumu. Priekšlikums noraidīt, ka nesagatavotu lēmumu projektu jau un neieguldīt nevienu naudu, ne santīmu jau. Un uz priekšu darīt tā, kā likums prasīja. Speciālists gatavo, viņš izvērtē, sagatavo atzinumus, juristi izvērtē piedāvātu līgumu, un kad viss ir saskaņots, tā kā viņš uzliek zīmogu saskaņots, tad Valentīna meklē naudu, un Valentīna saskaņo mūsu lēmumu projektu, un tad balsoja, a ne otrādā. Tā, vēl kādi priekšlikumi? Tātad, kā man viņu formulēt? Noraidīt vai? Nu, nepiedalīties, kā to otrais nepiedalīties šajā, jā, projektā. Nē, nu balsot pret. Jā, Jo lēmumu. Jebkura pirma var balsot, ka... tā. Tā, šeit ir 2 varianti, jā? Piedalīties un otrā nepiedalīties. Tātad priekšlikums pie otrā varianta. Jā? Tā, pārējie deputāti saprata, jā? Tur ir lēmumu projektos ir 2 varianti. Pirmais variants ir pamata izvēle, tas ir piedalīšanās. Otrs variants nepiedalīties, jā? Rīkotajā konkursā. Tātad varbūt balsosim tā, kā viņi ir secībā, ja? Tātad, kas par to, ka piedalīties? Lūdzu, balsojam. Par, Igors par, pret, Vadims un atturas visi pārējie. Kas to ir? Tā, nākošais otrais variants nepiedalīties. Nu, faktiski, jā. Jā. Tātad nepiedalīties. Tātad šāds lēmuma projekts. Nākošais jautājums ir par iepirkumiem. Paldies, Anita.